Ātrums virs 100 km/h, cīņa ar gravitāciju un milzīga adrenalīna deva. To visu var izbaudīt sportiskākajā bobsleja un kamaniņu trasē pasaulē Siguldā, kur tiek likti pamati jauniem paralimpiskajiem sporta veidiem. Teicienam mazs cinītis gāž lielu vezumu Latvija pamatojumu guvusi nereizi vien, apsteidzot lielo valstu pārstāvis gan mūzikā, gan sportā, gan dažādu tehnoloģiju izstrādē. Šajā reizē Latvija atkal ir viens no pirmajiem celmlaužiem, pielāgojot bobsleju un skeletonu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uzstādot nopietnu mērķi šos sporta veidus iekļaut Ziemas paralimpiādē. Domu par to, ka veikt trasi bobā var arī cilvēks ar kustību traucējumiem, dzīvē pirmie īstenoja amerikāņi Parksitijā, invalīdu iespēju centrā. Vēlāk šī sportiskā aktivitāte ieinteresēja arī kanādiešus, kuri brauca divvietīgajos bobos. Tikai tāpēc, ka tas ir piemērots invalīdiem un tu cīnies pats ar sevi, ar laiku un gravitācijas spēkiem trasē. Tas tā varētu būt, bet pašlaik ir pielāgotais bobslejs, lai kanādiešu tās vēsturiskās tradīcijas nezaudētu tos sportistus, kur labāk jūtas tajās kamanās, bet pārējie pasauli un Eiropa, mēs domājam, ka brauc ar monobobsleju kamanām, jo tas ir tieši tas, kas vajadzīgs ratiņniekiem. Marta nogalē Siguldā notika Starptautiskā bobsleja un skeletonu federācijas rīkotā treniņu nometne, kurā piedalījās sportisti no Kanādas, Amerikas Savienotajām valstīm, Lielbritānijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Vienlaikus Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē tika iedibinātas jaunas sacensības – Kņaza Krapotkina kausa izcīņa. Kņazs Krapotkins, kurš dzīvo Vācijā, labprāt piekritis tam, ka šīm sacensībām tiek dots dzimtes vārds. Kņaza senči ir Siguldā uzbūvējuši Siguldas viesnīcu, Siguldas staciju, Villu Zaļo, Villu Kaķīšu kalnā un Siguldas jauno pili. Un Kņaza senči ir pirmie, kuri uztaisīja bobsleja trasi Siguldā. Un viņiem arī piederēja, un viņi bija izveidojuši pirmo bobsleja klubu. Mēs domājam, ka pirmais bobsleja klubs pasaulē, un par trasu strīdās vai Šveicē bija pirmā, vai Japānā, vai Norvēģijā. Turpinot mūsu bobsleja un skeletonu tradīcijas, Latvijas treneri un sportisti nolēmuši pierādīt, ka mums pa spēkam ir arī parabobslejs un paraskeletons. Soču spēlēs iecerēti pirmie paraugu demonstrējumi, bet vēl pēc 4 gadiem Dienvidkorejā Pjenčanā mūsu sportisti jau varēs sākt cīņu par medaļām. 2010. gadā Starptautiskā bobsleja un skeletonu federācija nolēma, kad ir jāstrādā nopietnāk un jāvirz šis sporta veids uz paralimpiskajām spēlēm. Un tad arī mēs ar viņiem satikāmies un sākām nopietnu darbu, lai sasniegtu mūsu mērķi 2018. gada Korejas paralimpiskās spēles. Atšķirībā no vasaras paralimpiskajām spēlēm, Ziemas paralimpiādē ir mazāk sporta veidu un arī mazāk dalībnieku. Tomēr velti domāt, ka konkurence tāpēc ir mazāka. Lai startētu, piemēram, parabobslejā, vajadzīga laba fiziskā sagatavotība. Alvils Brants agrāk spēlējis gan basketbolu, gan nodarbojies ar akadēmisko ērēšanu, iemēģinājis spēkus arī riteņbraukšanā un kalnu slēpošanā. Pēc nelaimes gadījuma uz kalna atsācis sportot, tagad jau citos sporta veidos. Viņš atzīst, ka bobslejs nav priekšnīkuļiem. Te vajadzīga drosme un spēja pārvarēt bailes. Sports visu laiku, visu dzīvi ir interesējis kaut ko aktīvi darīt un piedalīties. Tas ir azartiņš, tas ir tāds adrenalīns, tas ir tāds dzīves sāls, var teikt. Ticiet man, ir daudz grūtāk nekā izskatās televīzijā. Arī kaut ņemot vērā to, ka mēs nevaram veikt to bobsleju tādā, pilnā, klasiskā sapratnē ar visu ieskrējienu, tas ir līdzīgi kā biatlons, kad ir gan tas skrējiens, gan pēc tam jāielec bobā, tad ir jānokoncentrējās, tad ir viss jāaizmirst, un tad ir mierīgi jāelpo. Mēs to diemžēl nevaram veikt, un mums jāmēģina šo tā sacensības veikt uz braukšanas meistarību. Boba ātrums trasē pārsniedz 100 km, un reizēm brauciena laikā gadās arī kritieni. Tāpēc sportistam trasi jāspēj vizualizēt galvā, jāzina katrs pagrieziens un virāži. Tikai tad var sasniegt labu rezultātu. Tas jau nebūtu normāli, ja nav nemaz bail. Protams, ka bija. Līdz kaut kādam brīdim, kad saprot, ka tas ātrums vairs neaug, un ka tu vari viņu valdīt, un kā viņš stūrējās, cik viņš klausa.
ir interesanti, bet, protams, tās situācijas mainās ļoti ātri, un tāpat laikā tās 45 sekundes vai 47 šeit tajā bobā liekas kā vienas 3-4 minūtes. Tur ir cita laika atskaitiet. Viņi atbrauc te un viņi saka, tas ir tas sporta veids parabobslēds, ko es visu mūžu gaidīju. Man ir par lēnu ratiņu basketbols, man nepatīk bočija un es nevaru izpausties peldēšanā, bet bobslēds ir tieši tas, kur es dabūju to adrenalīna devu, kas man ikdienā pietrūkst. Un tas ir labi un arī vienkārši tas ir visveselīgākais sporta veids, jo mēs pavadām 6 stundas svaigā gaisā. Citu valstu sportisti Siguldas trasi mēdz saukt par grūtu. Mūsējie tam nepiekrīt un saka, ka Siguldas trase ir sportiska. Tā nav piemērota vienkāršiem turistiem. Šeit vajadzīgs sportistu rūdījums. Un ledus ir ātrs, un šitādu ledu vēlas savās sacensībās visi pasaules kausa, startētāji pasaules kausā, un bobslejs par to tikai sapņo. Un te daba vienkārši mums piedāvā vislabāko, kas ir, bet viņš ir vislabāko un visgrūtāko. Mūsu mērķis ir 2018. gada Ziemas paralimpiskās spēles, kas norisināsies Korejā. Līdz tam ir palikuši 6 gadi, tāpēc mēs smagi strādājam. Jāizveido programma, kurā iekļauts vismaz 8 valsts un 2 kontinenti. Tāpat jānoorganizē 2 čempionāti. Tikai tad mēs varēsim piedalīties Paralimpisko spēļu programmā. Deivids Kurts atzīst, lai arī paralimpiskais bobslejs aizsācies ASV, šobrīd ļoti spēcīgi sportisti ir arī Kanādā un Lielbritānijā. Tomēr Latvija pēdējā gada laikā sasniegusi ļoti labus rezultātus. Latviešiem ir spēcīgi sportisti gan bobslejā, gan skeletonā. Siguldas trase ir ātra un tāpēc arī grūta. Tā ir pārbaudījums olimpisko spēļu atlētiem un vēl jo vairāk paralimpiskajiem sportistiem. Tomēr šī trase mums māca neskatīties uz cilvēku fiziskajiem trūkumiem, tā parāda, ko cilvēks ir spējīgs paveikt. Ir mums bijuši pāris avārijas un kritieni, bet sportisti turpina trenēties. Pirms pievērsos bobslejam, es biju profesionāls izpletņu lecējs Amerikas Savienoto Valstu armijā. 2012. gada 15. februārī es kritu un traumēju mugurkaulu. Pēc tam sāku trenēties bobslejā. Paralēli bobslejam Siguldas trasē iziet arī skeletonisti, kuru starts trasē ir zemāk nekā bobslejistiem. Žanis Paeglis, kuram šī ir pirmā skeletona sezona, atzīst, ka nav tik viegli, kā sākumā licies. Parasti skeletons ir tāds pats skeletons kā veseliem cilvēkiem, tikai ar invaliditāti kaut kādu noteiktu un pilnīgi neko neatšķirās no parastā skeletona galīgi. Tas pats brauciens un tas pats ātrums. Kādas sajūtas? Foršas. Ļoti patīk, jā. Aizraujoši, interesanti. Adrenalīns liels. Interesanti, jā. Žanis, tāpat kā citi sportisti, ir azartisks un viņam patīk ātrums. Ratos viņš nokļūst pēc autoavārijas, kas notika pirms 3 gadiem. 4 dienās principā es neesmu bijis vispār nevienu momentu. Es vienkārši dzīvoju tālāk, neapstājos vienkārši. Pirmais gads bija diezgan grūts, pēc tam sāku spēlēt basketbolu, un tad tā arī viss aizgāja un visādām sporta aktivitātēm nodarbojos. Mājās nemīlu sēdēt, es vispār neesmu nekad mājās sēdējis. Kādām kvalitātēm ir jābūt cilvēkam, lai viņš varētu nodarboties ar paraskeletonu? Noteikti jābūt mērķtiecīgam, nosvērtam. Es uzskatu to, ka arī pilnīgi nopietni attiekties pret šo sporta veidu, jo šis tiešām nav joki. Tā. Gadās arī krist? Manā gadījumā krist nesanāk, bet ir gadās arī atsisties pret bortiem, un tas ir diezgan nepatīkami un ir tā sāpīgi, teiksim tā. Bet ir ok. Lai startētu paraskeletonā un parabobslejā, noteikti jātrenējas nepārtraukti. Ziemā šeit trasē, bet vasarā vieglatlētikā, sēdvolejbolā vai citos sporta veidos. Lauris Zutis līdz bobas turēšanai bija piedalījies autokrosā, amatieru līgā. Tad, kad tu pirmo reizi iesēdies bobā, kādas bija tās sajūtas? Es domāju, tikai tik, cik pa televizoru redzēts, un tad pēkšņi jau bobslejs. Kā jau teicu, man patīk ātrums, un pirmo reizi, kā es nobraucu pa trasi, tas bija neaprakstāms sajūtas, kad es beidzot atkal esmu apritē, kad ir adrenalīns. Un, sajūta ir vienkārši neaprakstāma. Cik es braucu jau, šī ir 4. trase jau, kur es braucu. Un es pirmo reizi šeit kritu. Es no sākuma no tā ļoti baidījos. Bet, kad nokrīt, tad saprotu, ka nekas nevar notikt, ka tu esi drošībā, ka bobs ir droši.
un bailes pazūd. Cik ilgi bobs no trases sākuma iet uz leju? Šajā trasē tas ir aptuveni 46 sekundes. Brauciens ir no starta līdz finišam. Es šodien attīstīju ātrumu 102 km/h. Siguldā notikušās sacensības ir solis uz priekšu gan pašiem sportistiem, gan treneriem. Viņu entuziasms liek cerēt, ka dalība 2018. gada Ziemas paralimpiādē skeletona un bobsleja disciplīnās tiešām īstenosies. Interesanti, mums bija visu laiku marta turnīri, sēdu volejbolā bija Eiropas kausa un visu laiku notika martā. Un visa pasaule gaidīja, ka Latvija atkal viņus aicinās uz Latviju, tieši uz Latviju, uz sacensībām. Un pagājuši ir 25 gadi, kopš mēs sēdu volejbolā sākām vizināt invalīdus maču laikā pa trasi ar turista bobiem un ar Vučko, un mēs smējāmies, ka jātaisa invalīdu bobslēs. Bija Hollande, Slovenija, Igaunija un Lietuva un Amerika un visas sēdolēvēl komandas. Un tagad ir pagājuši 25 gadi, un tas sapnis ir īstenojies, un tagad brauc. Invalīdi brauc, skrien, peld, lec, met, grūž un jāj, piedaloties visdažādākajos paralimpiskajos sporta veidos, sasniedzot labus rezultātus un gūstot medaļas. Tomēr vienlaikus joprojām pastāv viedoklis, ka paralimpiskais sports ir tāds mazvērtīgāks. Viņus nevar uzskatīt par mazāk sportiskiem vai mazāk atletiskiem, vai viņi mazāk trenējās. Viņi tikpat strādā un tikpat ziedo sevi un tikpat koncentrējās. Tā kā tās ir līdzvērtīgas lietas. Redz, ka olimpiskās spēles tikko pierādīja, paralimpiskās spēles. Te Briti mūsu kompānijā ir, kas teica, ka tāda atsaucība neviens nebija gaidījis. Tur ir jāiegulda milzīgi daudz personīgā laika un enerģijas un jāziedo ļoti daudz no sevis, lai tu varētu to sportistu atrast, uzturēt un vienkārši to iesākt un palaist to sporta veidu. Tur vajag milzīgu entuziasmu un, man liekas, uzņēmību. Gan labs sportists, gan zinošs treneris un abas divas trakus, kas grib strādāt un ziedot savu laiku. Tādu fanātismu vajag, bez tā nevar iztikt. Latvija jau tagad var sākt turēt īkšķus par mūsu sportistiem parabobslejā un paraskeletonā Pjenčanā, Dienvidkorejā 2018. gadā, lai labs ledus un teicami slīd. Ja kaut ko dara, tad dara pa īstam. Protams, ka mēs centīsimies un mēģināsim pierādīt, ka nevelti Latvija ir bobsleja lielvalsts.